Labrīt! Es ceru, ka mani dzird. Namaste visiem. Es arī apsveicu jūs visus šajā īpašajā dienā, startautiskajā jogas dienā. Un ko? Ķersimies klāt rīta praksai. Es ceru, ka mani dzirdēs. Ja nē, es ticu, ka mēs visi esam pietiekami zinoši jogas praksē un varēsim vienkārši kustēties saskaņā ar savu ķermeni. Ja? Tad pirmais, ko mēs sāksim praksi ar īsu apzinātību, jeb koncentrēšanos uz elpu. Iekārtojoties tā, kā jums ir ērti, vai nu ar sakristotām kājām vai sēdus uz pēdām. Un uz brīdi vienkārši pieveriet acis, sakoncentrējiet visu savu uzmanību uz ķermeni iekšpusē, uz savu elpu. Un sāciet šo praksi ar pateicību par iespēju praktizēt jogu, par iespēju būt šeit un ar pateicību savam ķermenim par to, ka viņš spēja praktizēt un par to, ka viņš ir atnācis šeit uz šo rīta praksi. Un veiciet dziļas ieelpas, izelpas caur degunu. Sajūtot, ka kustībā vēdra daudz izplešās, piepūšās un izelpā noploka. Pavisam dziļa, mierīga ieelpa, izelpa. Un, lai kādas skaņas arī notiktu mums apkārt, mēs mēģinam visu praksi palikt ar sevi, ar elpu un koncentrēties uz savu ķermeni. Ieelpa, izelpa. Sajūti, kā tava elpa ieplūst ķermeni ar ieelpu, dziļi un lēni. Un kā izelpā, tā aiziet prom. Pilnīgi brīvi un dabiski, nekādi nemēģinot ietekmēt elpu. Sajūti savu ķermeni šeit, tagad šajā vietā. Ar nākamo jāplēnām atver acis un ar abām rokām pārstiepies augšu pus debesīm. Skatiens paliek vēl uz priekšu, tikai rokām pārstiepies augšu. Dziļa ieelpa, dziļa izelpa. Lēnām ar nākamo ieelpu labā plauksta nāk lejā pie gurna un ar kreiso pastiepies pāri, nostiepjot kreiso roku pa diagonāli taisni ar pirkstu galiem stiepjoties prom. Ieelpa atpakaļ centrā un izelpā kreisā roka nāk lejā ar lābo roku stiepjamies pāri. Pirksti nostiepti stiepjamies tālumā. Un atkārtojam arī ieelpa augšā, izelpā stiepjamies pāri, nostiepjot ķermeņa kreiso pusi. Ieelpa augšā,
Izelpā stiepjamies uz sāniem. Ļoti labi, vēl vienu reizīti uz labo pusi. Izelpā stiepjamies. Un ielpa centrs, izelpā pa kreisi. Un ielpa atnākam atpakaļ centrā. Pāpļojam plecus uz atpakaļ 3 reizes. Un 3 reizes uz priekšu. Izstiepjam abas kājas uz priekšu. Varam atbalstīties ar plaukstām sev aiz muguras. Dziļa ieelpa, izelpa. Un tad apstādinām kustību. Izliekam labo kāju sānis sev aiz muguras, tādā kā 4 stūrītī, un kreiso kāju priekšā sanāk tāda kā svastika. Ja. Un mēs ar abām plaukstam ejam pa kreisi, nolaicamies nedaudz. Un nākam atpakaļ, sagriežamies te pa labi. Ielpa, izelpa, un tad arī ielpa augšā un izelpā pārstiepjamies. Un visu saskaņojiet ar elpu, sajūtiet, cik tālu šobrīd jūsu ķermenis ir gatavs iet. Un vēl pēdējo reizīt lejā, ielpa dziļa. Un izelpa augšā. Un tad samainam kājas uz otru pusi. Tā pati kustība, tas pats leņķis. Šeit arī ielpu lejā. Un augšā. Jūs varat šo kustību veikt ātrāk vai lēnāk, arī kā jums ķermenis prasa. Atceramies, ka katru reizi, kad mēs uzkāpjam uz paklājiņu, mēs it kā sākam visu no nulles. Katru dienu ir cita prakse. Katru dienu mums ir jauns ķermenis. Un pēdējo reizi. Un atnākam atpakaļ augšā. Sakrustojam tagad kājas priekšā, vienalga kā ir ērti vai nu tajā pašā tauriņā, bet vieglāk būs vienkārši šeit, ja mēs sakrustojam. Aizliekam abas plaukstiņas aiz galvas, aiz pakauša. Un šeit vienkārši noliecamies uz sāniem. Ielpa centrā, izelpa lejā. Ielpa un izelpa. Tālu, cik ķermenis ļauj. Ja? Ielpa, izelpa. Atnākam centrā, labā roka nāk lejā šeit uz zemes pie gurna. Un tagad vērsimies vaļā šeit ar kreiso elko nākot atpakaļ un atverot krūšu daļu. Un šeit cietit, kā mēs ar kreiso ceļu mēģinam tikt pie labā, kreiso elko un pie labā ceļa atvainojiet. Šeit augšā, ielpa, izelpā ciet. Šeit dziļa ielpa un izelpa. Un atkal saskaņojam kustību ar elpu un nedomājam par to, vai šī kustība ir pareiza.
Ļoti labi, atnākam atpakaļ centrā un atkārtojam uz otru pusi. Tas pats labais elkonis paliek augšā, kreisā plauksta lejā. Šeit ieelpā varamies vaļā un izelpā ciet. Ja varat ar elkoni tik līdz celim, tad ejam līdz celim, ja ne, tad tur, kur ķermenis apstājās, tad tur arī paliekam. Sajūtam grūšu daļu, starprebu muskulīšu satveramies. Uzreiz jūtam dziļāku ieelpu. Ļoti labi, paliekam centrā. Abas rokas izstiepjam uz sāniem. Ar galvas virs stiepjamies uz augšu ar abām rokām pa diagonāli. Uz sāniem. Nabiņu ievelkam uz iekšu, centrs aktīvs. Un lēnām virzam rokas augšu. Un, ja varam, saliekam plaukstus kopā. Un novirzam virs galvas. Ļoti labi atbrīvojam rokas, noliekam sānis un iekārtojamies balstāvus ceļiem, jeb četrāpas pozīcijā. Pleci un plaukstu locītavs vienā līnijā, ceļi un gurni vienā līnijā, mugura neitrāla. Un sāksim ar tādu vienkāršu kustību, kur mums rokas paliek taisni, bet mēs vienkārši iekrītam šeit lāpstiņās un izceļamies. Vēders paliek aktīvs, mugura neitrāla, mēs strādājam tikai ar lāpstiņām, tā kā verot lāpstiņas ciet un vaļā. Rokas nesaliecam, rokas taisnas, tā nav tā kā atspiešanās kustība. Kustība notiek tikai lāpstiņās. Lāpstiņas vaļā un ciet. Tā ir jūsu kustība. Ja jūs sajūtiet aizmugurē, ka lāpstiņas slīd vaļā un ciet, rokas taisnas. Ļoti labi, un tad uz brīdi apsēžamies uz papēžiem, izstiepjam abas rokas priekšā un izapļojam plaukstu locītavus. Uz vienu pusi, uz otru. Nostiepjam pret sevi un prom. Sajūtiet, ka šī ķermeņa daļa tieši plaukstu locītavs nedaudz iesilst, varbūt arī pat nogurst, lai viņas ir pietiekami aktīvas un spēj mūs noturēt. Labi, izpurinam. Un tad ejam atpakaļ balstāvus ceļiem, jeb četrāpas pozīcijā. Lēnām izstiepjam vienu kāju augšā, pievelkam celi klāt. Pagaidām muguru turam neitrāli. Ja, neapļojam līdzi, vienkārši izkustinam kāju. 5 reizes ar vienu, un tad samainām 5 reizes ar otru. Kāja paliek taisni, paralēli grīdai, neceļam viņu nekur augstāk. Vienkārši iesildam, iepazīstinam ķermeni ar kustību. Vēl pēdējā. Un tad lēnām ceļamies no balsts uz ceļiem, uz suns ar skatu uz leju, virsotnes pozi 3, tur kā nu kurš mēs viņu saucam, un šeit vienkārši
Sākumā pamīņājamies pastaigājumus priekšu uz atpakaļ, spiežot vienu papēdu grīdā otru. Droši jūs varat pastaigāt pāris soļus uz priekšu, pāris soļus atpakaļ, kā jums ķermenis prasa. Tad lēnām ar nākamo ieelpu solīt pa solītim iesim ar pēdām līdz plaukstām, līdz mēs nonākam paklāņu priekšējā malā. Un šeit pasūpojamies no papēžiem uz piepzgaliem. Mugura pagaidām paralēli grīdai. Tad lēnām ar elkoņiem saķeriet ar plaukstām saķeriet pretējos elkoņus, izvirziet pēdas paklājiņu platumā, un tad lēnām šeit pašūpojieties no vienas puses uz otru. Jūs varat ķermeņa augšļi atstāt pilnīgi brīvu un laist lejā arī galvu, bet ja ir problēmas ar spiedienu vai sprāndas daļu, tad labāk turēt to ķermeņa augšļi paralēli grīdai un galvu arī negarināt tā pavisam brīvi, bet mazliet sekot līdzi. Un tad lēnām mēs sāksim ar to, ka mēs iesim ar abiem elkoņiem augšā pa labi un līdz augšai un tad leju. Jā, ir ieelpa, mēs ejam augšā un izelpā lejā. Arī ieelpa augšā un izelpā lejā. Un to aplīti arī taisam tik lielu, cik mums prasās šobrīd. Varam ar katru reizīt varbūt viņu nedaudz lielāku, bet tā kā ir agrs rīts un ķermenis vēl nav iesils un ārā arī vēl nav tik karsts, tad pavisam mierīgi un lēnām ir pilnīgi ok, ja tas ķermenis ir tāds stīvāks no rīta. Tad paliekam centrā, apakšā un uz otru pusi mainam to plūsmiņu. Vēl pāris reizes caur kreiso ieelpu uz augšu. Un uz leju. Un nākamajā ieelpā, kad esam augšā, lēnām atveram rokas uz sāniem. Un sakrastojam aiz muguras, nostepjam uz leju. Un pēdas savirzam gurnu platumā kopā. Nostepjam plaukstus uz leju. Dziļi ieelpa, dziļi izelpa. Ok, labi. Mēs turpinam, es saprotu. Ok, sāksim ar pāris saules sveicieniem. Es domāju, ka jūs tos visi zinat. Pēdas gurnu platumā mums priekšā, paklāņas augšējā malā. Jā, un ar ieelpu lēnām. Pastepjamies uz augšu, nedaudz atturamies. Ieelpā lēnām liecamies uz priekšu, saliecam kājas ceļu locītavā un olēcamies uz leju. Ieelpā līdz pusītēm atceļamies
Un lēnām plaukst pie grīdas viena kāja, otra kāja. Paliekam balsta pozīcijā, un tad vai nu laižam ceļus lejā, vai ar taisnām kājām nojam lejā, un caur mazu kobras pozīciju vai suns ar skatu uz augšu, kā jums ir ērtāk. Un suņa pozīcija ar skatu uz leju, virsotnes poza. Arī tik daudz dažādu nosaukumu. Un paliekam šeit uz pāris elpām. Un, kad esam šajā pozā, tad iedomājamies, ka mēs ar plaukstām stumtu paklājiņu uz sāniem un ar pēdām stumtu viņu atpakaļ, jā, un ar gurniem tiektos debesīs. Ja nepieciešams pavisam droši kājas, varam saliekt ceļu locītavās, jo galvenais, lai ir taisna mugure, nevis iztaisnotas kājas. Jā, nav jāskatās uz kaut kādu formu, bet uz to, lai mugure būtu taisna. Maleči. Ar nākamo jāplēnā vēršam skatienu uz plaukstām un viens solis klāt un otrs solis klāt. Paliekam šeit, ielpa muguru līdz pusītai augšā, izelpā dēguns pie ceļiem un lēnām ar ielpu ceļamies uz augšu. Pastepjamies augšu un izelpā plaukstas pie sirds. Ja jūs jūtat, ka ceļoties augšu noreibst galvu, tad sasprindziniet kāju priekšējos muskuļus. Jā, tas palīdzēs panākt to, ka tā galva nenoreibst, jo tā asins plūsma mazliet tiek aizturēta. Okay. Turpināsim. Arī jālpa augšu. Plaukstiņas kopā. Izelpā lēnām uz priekšu nolaicamies. Ceļus saliecam, dēguns pie ceļiem. Jālpa līdz pusītai augšā. Un izelpā balsta pozīcija. Un šeit atkal vai nu laižam ceļus lejā, vai caur četurāngu laižamies lejā. Maziņā kobra vai suns ar skatu augšu. Arī pēc sajūtām, kā ķermenis šodien prasa. Es domāju, katram no mums ir savu sveicienu versija, kuru mēs varam droši dažādi modificēt šorien arī. Un paliekam suņa pozā ar skatu leju. Skatiens starp ceļiem vai starp pēdām. Plaukstas velk paklājiņu uz sāniem un nedaudz arī uz priekšu. Ja jūtat, ka pavisam grūti, droši salieciet kājas ceļu locītavās. Ja papēž jau ir pie grīdas, pagrūtināt, ja apgrūtināt pozi, varat pacelt pēdu pirkstus nedaudz uz augšu. Tad vēl pamatīgāk iestiepjās kāja aizmugurajā līnija. Maleči ļoti labi. Jālpa. Skatiens starp rokām un solis klāt. Jālpa muguru līdz pusītai augšā, izelpā dēguns pie ceļiem. Un ar lielu dziļu jālpu atkal ceļamies augšu. Sasprindzam kāju priekšpusītes, lai nenoreibs galvu. Izelpā rokas pie sirds. Nu, ko atkārtosim vēl vienu reizi, un tad iesim tālāk mazliet dinamiskāk. Ielpa rokas augšu, izelpā uz leju, deguns pie ceļiem. Ielpa līdz pusītē mugura taisna, un izelpā balsta pozīcija. Laižamies leju. Ielpa augšā, izelpa suns ar skatu uz leju. Izelpa. Okay. Un tad no suņa pozīcijas šeit vēlreiz skatiens uz plaukstām. Un iekāpjam, ielecam šeit pie plaukstām. Ielpa līdz pusītē mugura taisna, izelpā deguns pie ceļiem. Un ielpā ceļamies augšā, kājas taisnas saliecam. Mēs sasprindzam, nesaliecam piedošanu. Un rokas augšā, brīvi, izelpā pie sirds.
Ok, turpinam ar nākamo ielpu augšā. Izelpā lejā deguns pie ceļiem. Ielpa līdz pusītei muguriņa taisna. Izelpā balsta pozīcija un laižamies lejā. Čaturangu. Ielpa. Izelpa suncars kātu uz leju. Un šeit uzreiz mēs labo kāju virzam augšā. Izelpā klāt. Ielpā augšā. Izelpā klāt. Ielpa augšā. Izelpā klāt. Ielpa un izelpa. Vēl divas. Un labā kāja augšā ar nākamo soli, labā pēda starp plaukstām un iešūpojamies šeit no vienas pēdas uz otru. Iekārtojamies kareivis vienas pozīcijā. Skatiens vai uz priekšu vai augšā uz plaukstām pēc sajūtām. Māleči, izelpā laižamies lejā, atkal balsta pozīcija. Izelpā čaturanga, mazā kobriņa, jeb suncars kātu augšup. Un suncars kātu leju. Un šeit atkal ir kreiso kāju tas pats. Ielpa augšā, izelpā cēlis pie zoda vai pie deguna. Ielpa, izelpa. Ielpa un izelpa. Vēl 3. Sparam lielu soli ar kreiso pēdu uz priekšu un pašūpojamies šeit no vienas pēdas uz otru. Un tad sagriežam labo pēdu perpendikulāri kreisajai, atbalstam viņu pret grīdu, zemi un ceļamies lēnām augšā. Ar rokām stiepjoties uz augšu. Skatiens taisni uz priekšu. Vēders aktīvs. Sēža aktīva. Turam ķermeni spēcīgi. Spēcīgs kājas. Māleči, lēnām laižamies izelpā lejā. Caur čaturangu vai arī ceļus droši var laist pie grīdas. Izelpā paliekam suņa pozā skatu leju pie virsotnē. Un dziļa ielpa izelpa. Ar nākamo ielpu saliecam kājas ceļlocītavā. Iztaisnojamies atpakaļ uz balstu pozīciju. Ielpa šeit saliecam kājas. Izelpā iztaisnojam. Ielpa un izelpa. Ielpa, izelpa. Ielpa un izelpa. Plaukstu pamatnes spēcīgi iespiežam zemē, rādītāji pirkstu paralēli. Ja visa plaukstuma uztur, piespiest pie zemes. Vēl 2. Maleči. Un vēl pēdējā. Un tad paliekam balstu pozīcijā. Lēnām pienākam ar pēdām līdz plaukstām. Mugur līdz pusītei paliek augšā. Izelpā deguns pie ceļiem. Un jau plēnām ceļamies augšu sāspringzinot maksimāli kāju priekšpuses. Kvadricepsus, lai nenoreibst galvu. Plaukstiņas kopā varat skatīties taisni uz priekšu, varat skatīties uz augšu, pilnīgi brīvi pēc sajūtām. Kā ķermenis pēc māks izelpā atbrīvojam rokas.
Ieelp vēlreiz, sagriežam rokas uz āru, paceļam uz augšu, pastiepamies. Izelpā leju. Bēguņas pie ceļiem. Ieelp muguru taisnu līdz pusītei, paceļamies. Izelpā atkal iekārtojamies balstu pozīcijā. Un vai nu laižam ceļus lejā, vai caur taisnām kājām nolaižamies, noslīdam 4 rangā. Arī ieelp maza kobra vai suns ar skatu uz augšu. Un vēlreiz bērna, ne, bet pierašana suņa poza ar skatu lejp. Bet bērna pozā droši varat atpūsties, ir sajūta, ka gribas jau atpūsties. Un tad atkal sāksim ar labo kāju. Vispirms iešūpinam šeit celi valkot klāt pie zoda vai starp plaukstām. Ar izelpu. Ieelpā augšā. Izelpā klāt. Un ar nākamo ieelpu kāju augšā un izelpā solis klāt. Un mēs automātiski sagriežam kreiso pēdu paralēli un ceļamies augšu pus kareivs 1. Un sagriežamies uz kareivs 2. Ja? Šeit mēs vienkārši mainam 1 un 2. 1 un 2. Kājas paliek tāpat. Spēcīgas mūs notur. Mēs tikai strādājam ar ķermeņa augšdaļu. Kājas nemaina pozīciju stāv visu laiku. Vienā pozīcijā tikai ķermeņa augšdaļa. Malači. Labi. Un vēl viena uz augšu. Un laižamies lejā caur plūsmu atpakaļ balsta pozīcija. Izelpā lejap. Ieelpa augšā. Izelpā suns ar skatu uz leju. Un kreisā kāja. Izelpā klāt. Ieelpa augšā. Izelpā klāt. Ieelpa augšā. Un ar nākamo izelpu liels solis uz priekšu ar labo pēdu, piedošanu ar kreiso. Labo pēdu mēs sagriežam perpendikulāri, piespiežam pie grīdas, uzceļam sev augšā kareivī 1. Turam, šeit ieelpa, un tad mainam uz kareivis 2 izelpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Kājas paliek spēcīgas vienā pozīcijā, nemainam kāju pozīciju, tikai ķermeņa augšdaļa. Ieelpa, izelpa. Ieelpa un izelpa. Vēders aktīvs, ja? Kājas spēcīgas. Astas kauls zem sevis, neizgāžam uz āru, sēžu. Vēl pēdējo reizi. Un laižamies lejā. Caur izelpu. Ieelpu uz augšu, maziņa kobra un suns ar skatu leju. Paliekam šeit, atpūšamies. Ja kādam ir sajūta, ka gribas vairāk atpūsties, droši palīdzēt šeit bērna pozīcijā, ja? Vai kucēna pozīcijā, kad ieguns ir augšā un stiepjās ķermeņa augšdaļa mugurpus un rokas ir uz alkoņiem taisnas. Ja? Pēc sajūtām. Ieklausamies ķermenī, sajūtam elpu, sajūtam ķermeni. Vēl 3 elpas atpūšanās. Nākamo ieelpu, solis ar labo pēdu uz priekšu, solis ar kreiso pēdu uz priekšu, ieelpu muguru līdz pusītei augšā, izelpā pēdu pie ceļiem un ieelpu ceļamies lēnītiem augšā. Un izelpā plauks pie sirds. Māči, nu vēl pēdējā reize aiziet.
Izelpā lejā. Ieelp līdz pusītajā paceļam muguru. Izelpā caur balstu pozīciju. Laižam ceļus lejā, vērtaisnām kājām. Noslīdam lejā. Un ieelpā maza kobriņa, jeb suns ar skatu augšu. Un izelpā suns ar skatu lejā. Atkal sāksim ar labo kāju. Labā kāja augšā, izelpā klāt. Augšā, izelpā klāt. Atkārtojam vēl 3 reizes. Un spēram lielu soli ar labo pēdu uz priekšu, kreisā pēda sagriežās un mēs ceļamies augšā. Kareivs 1. Izelpā pārējām uz kareivi 2. Nākamajā jelpā kreisā roka slīd gar gurnu uz leju un mēs ar labo pārstiepamies atpakaļ. Izelpā labais elkons nāk uz labā ceļa un mēs stiepamies ar kreiso roku. Malči, ļoti labi. Tagad atkārtosim. Kareivs 1, ielpa. Kareivs 2, izelpa. Apgrieztais kareivs, ielpa. Un iztaisnotā leņķa poza, izelpa. Ja? Vēl vienreizīt. Kareivs 1, ielpa. Kareivs 2, izelpa. Apgrieztais kareivs, ielpa. Un iztaisnotais leņķis, izelpa. Malči, laižamies lejā caur plūsmu, caur izelpu lejā. Ielpa maziņa kobra, jeb suns ar skatu uz augšu. Un izelpā suņa poza ar skatu leju. Un turpināsim ar kreiso kāju. Cēlas izelpā klāt. Ielpa augšā, izelpa klāt, ielpa, izelpa, ielpa augšā, izelpa klāt, ielpa augšā, izelpa klāt. Un vēl vienreizīt ar ielpa augšā, izelpā lielus solus uz priekšu. Un iekārtojamies kareivs 1 pozīcijā, labo pēdu iespiežam grīdā. Ar kāju spēku, vēdera spēku uzceļam sev augšā. Kareivs 1, izelpa kareivs 2, ielpa apgrieztais kareivs. Izelpā iztaisnotā leņķa poza. Kareivs 1, kareivs 2, apgrieztais kareivs. Un iztaisnotā leņķa poza. Malči, vēl pēdējā reizīt. Kareivs 1, 2, 3 un 4. Malči, caur plūsmu laižamies lejā. Izelpa. Ielpa. Izelpa. Un paliekam šeit. Izelpā klāt. Labā augšu, izelpā klāt. Labā augšu un izelpā klāt. Kreisā pēda sagriežās un caur kareivs 1 mēs atkalējam augšu. Noturam. Izelpā kareivs 2. Ielpa kareivs apgriežās uz otru pusi. Izelpā iztaisnotā leņķa poza. Vai nu paliekam šeit uz ākoņa, vai laižamies jau nedaudz dziļāk. Un šeit pastrādāsim ar plūsmi apgrieztais kareivs un izstieptais leņķis. Ielpa un izelpa. Kājas paliek nemainīgi.
priekšējā kāja visu laiku saliekt, ja? Kareivs viens ar kājām visu laiku nemainīgi. Atpakaļ un uz priekšu. Ieelpa un izelpa. Maliņš vēl pēdējo reizi arī ieelpa atpakaļ. Un izelpā lejā paliekam šeit uz elkoņa. Stiepjamies uz priekšu ar kreiso roku tālumā. Maliņš arī jāpatnākam atpakaļ, pastiepjamies vēlreiz tā atpakaļ. Un ar plūsmu laižamies lejā. Ceļi lejā, krūtis lejā, zods lejā un caur ieelpu uz augšu. Un izelpā soņa pauze ar skatu lēpu. Atkārtosim vēl ar kreiso kāju. Ieelpa augšā, izelpa klāt. 4 elpas, ieelpa, izelpa. Un pēdējā reizi labā kāja paliek lejā, kreisā augšā un solis ar kreiso uz priekšu. Labo kāju sagriežam perpendikulāri priekšējai. Un ceļamies augšu. Ieelpa. Izelpā kareivis 2. Ieelpā atgrieztais kareivis. Un izelpā iztaisnotā leņķa poza šeit. Un tā atkal strādāsim ar šīm 2 pozām. Uz atpakaļ ieelpa. Izelpā uz priekšu. Ieelpa. Un izelpā uz priekšu. Kājas savu pozīciju nemaina, viņas paliek aktīvas. Jūs strādājat tikai ar ķermeņa augšdaļu. Ļoti labi, vēl pastiepjamies atpakaļ. Un tad izelpā laižam kreiso elkoni uz kreisā ceļa un stiepjamies ar labo roku tālumā. Labā roka, labā kāja vienā taisnā līnijā, nostiepjam visu ķermeni. Centrs aktīvs, sēža aktīva. Dziļa ieelpa, izelpa. Maliņš arī jāpatnākam atpakaļ, pastiepjamies šeit. Un arī izelpa laižamies lejā. Droši laižam ceļus lejā, krūtis zods. Un mazā kobriņa vai suns ar skatu uz augšu. Un suns ar skatu uz leju. Paliekam šeit atpūšamies, vai nu suņa pozā skatu leju, vai bērnu pozā. Jā, pēc sajūtām. Lēnām laižam visi ceļus lejā, apsēžamies uz papēžiem. Un tad mēs iesim tādā kā bērnu pozīcijā, bet ceļus izvirzot uz sāniem. Ar ķermeņa augšdaļu laidīsimies šeit iekšā starp ceļiem. Ar labo roku atveramies šeit vaļā un laižam to labo roku šeit gar krūšu daļu, gar kreiso celi
uz sāniem, laižot labo plecu pie grīdas, pie zemes, un ar kreiso roku stiepjamies te uz priekšu. Ja, sanāk rokas perpendikulāri un krūšu daļa sagriezta. Šitā. Ar labo roku atturamies un tad laižamies talējā. Un kreisā roka taisni uz priekšu. Maliči paliekam vēl tie, kas ir, jā. Tad atnākam atpakaļ augšā centrā, un tas pats ar kreiso roku šeit atturamies vaļā. Laižam viņu šeit cauri gar krūšu daļu. Kreisais plecs paliek pie zemes, un ar labo roku pastiepjamies uz priekšu. Tad lēnām nākam atpakaļ centrā. Savirzam ceļus kopā. Paceļam iegurni nedaudz augšup un atbalstam pēdas uz pirkstu galiem. Un apsēžamies tā, lai mēs mazliet pastiepjam pēdu pirkstiņas, pēdu pamatnes. Sajūtam elpu, ieelpu, izelpu. Tad lēnām atbalstamies uz plaukstām sev priekšā, atbrīvojam abas pēdas, iztaisnojam abas kājas uz priekšu, pievelkam kreiso celi klāt. Pastiepjamies ar galvas virsmu uz augšu, iztaisnojam muguru, pievelkam kreiso celi klāt. Ļoti labi, pievelkam labo klāt, iztaisnojam kreiso, pagarinamies uz augšu. Un izstiepjam otru kāju. Saliecam kājas ceļu locītavās, paceļam nedaudz pēdas pret sevi. Ar gurniem un ar krūšu daļu savienojamies šeit kopā. Un tad lēnām rokas laižam brīvi lejā un tad mēģinam vienu pēdiņu, otru pēdu, cik varam pastiept no sevis prom. Cik ir ērti. Pat ja mēs jūtam, ka mēs netiekam nekur dziļi pie grīdas, pie zemes, mēs paliekam tur, ko mēs varam, un tad lēnām cik varam iztaisnojam vienu kāju, otru kāju. Ir pilnīgi ok, ja mēs esam arī kaut kur šeit. Dziļi ieelpa, izelpa, un ar katru izelpu mēģinam mazliet noiet zemāk, ja vajag ceļus droši saliecam. Ļoti labi lēnām ar nākumu ieelpu atnākam augšā atpakaļ centrā, ķermeņa augšdaļa iztaisnot, kājas iztaisnotas un apguļamies uz muguras. Pēdas gurna platumā, ceļi saliekti, rokas gar sāniem. Atbalstam plaukstus uz mazā pirkstiņa, īkšķi sanāk nedaudz uz augšu, virzienā uz debesīm. Un sākumā nedaudz vienkārši parotējam šeit iegurni, piespiežot jostas daļu pie grīdas un atceļot. Jā, pavisam maza kustība iegurnī. Tā kā slidinoties pa grīdu uz augšu uz leju, jostas daļu iespiežot un atbrīvojot. Iespiežot un atbrīvojot.
Tad mugura paliek neitrālā stāvoklī. Pēdas nedaudz tuvāk pievelkam pie iegurņa. Un ar izelpu lēnām uzrulējam iegurņu augšā, tā, lai ķermeņa augšļi būtu tādā diagonālītē. Nemēģinam celt ļoti, ļoti augstu, ja šī poza nav pazīstama. Jā. Ir pilnīgi ok, ja tas sēža un iegurnis nav ļoti, ļoti augstu. Ja? Kājas ir spēcīgas, aktīvas. Iedomājamies, ka mums ir kaut kas starp ceļiem, ko mēs spiežam kopā. Arī sēža ir aktīva. Centrs ir aktīvs. Mēs noturam ar kāju, ar vēderu un sēža spēku šo pozīciju. Un lēnām izelpa atbrīvojam, nolaižam muguriņu lejā, ieelpa izelpa. Un vēlreiz ar ieelpu pierolējam muguras jostas daļu pie grīdas un lēnām uzceļam sevi augšā. Iegurnis paceļās augšā. Ceļus atkal iedomājamies, kad ir kaut kas starp ceļiem un spiežam viņus kopā. Augštilbi aktīvi, sēža aktīva, vēders aktīvs, ar ceļiem stiepjamies tālumā, prom no sevis. Ļoti labi lēnām. Laižamies atpakaļ lejā. Un vēl vienreizīt mēs iesim augšā. Ieelpa, izelpa. Un vēlreiz ieelpā pierulējam josas daļu pie grīdas. Un tad lēnām caur tādu rullēšanos uzceļam iegurni augšā. Un tagad, ja mēs gribam, mēs varam drusku augstāk pacelt, salikt plauksus kopā, atbalstīties vairāk uz pleciem. Bet tas ir tikai tad, ja jūs jūtaties ērti un ja tā vēlme iet drusku tālāk. Ja, ir pilnīgi ok palikt tur, ka jūs bijāt. Sēža aktīva, ceļi stiepjās uz vidu, it kā mēs kaut ko spiest kopā. Augštilbi aktīvi, vēders aktīvs, notur muguru. Mēleči lēnām atbrīvojam rokas, laižam lejā. Un pievelkam vienu celi savu klātu otru, pašūpojamies šeit pa labi, pa kreisi. Izmasējam jostas daļu pret grīdu. Ja, jo jostas daļā nedaudz augšpusē tur ir mūsu virsnieru dziedzeri. Mēs varam viņus šādi ļoti patīkami izmasēt, vienkārši parulējoties pa labi, pa kreisi. Uzliekam plaukus uz ceļiem un pāpjojam arī ceļus uz vienu pusi, uz otru. Pilnīgi brīvi pēc sajūtām mainiet virzienu, vienkārši izapļojiet. Tad uzceliet abas kājas augšā, abas rokas augšā un izpuriniet kārtīgi. Tā, lai visa spriedze, kas bija ķermenī, ir vienkārši izpurināta. Mēleči tad laižam pēdas lejā. Saliekam pēdiņas kopā, ceļi uz sāniem, guļošais tauriņš. Ieelpa, izelpa. Un lēnām jau mēs pāriesim relaksācijā. Tāpēc droši jūs varat paņemt pledus, ja jums ir līdz sedzenes, plediņi, jaciņas, zaķītes. Iztaisnojam kājas taisni. Un mēs pāriem šavāsnā. Droši ir kaut kas, ko uzvilkt, uzvilciet mugurā, zeķes, jakas. Pēdas ir paklājiņa apakšējos stūrīšos, nedaudz izvērstas. Arī rokas nepieskarās ķermenim, plauks ir atvērts uz augšu. Dziļa ieelpa, izelpa.
3 dziļas izelpas caur muti, 3 dziļas ieelpas caur degunu. Ieelpa caur degunu. Izelpa caur muti. Tā, ja ir vēl ķermenī palikusi kaut nedaudz maza daļiņa, kaut minimālākā daļiņa spriedzes kaut kur, tad mēģiniet to visu tagad izelpot prom. Mēs iziesim ātri cauri ar apziņu visam ķermenim. Jūsu uzdevums ir vienkārši sekot manām norādēm un ar apziņu iet cauri tām ķermeņa daļām, kuras es nosaukšu. Mēģiniet šīs ķermeņa daļas apzināties, sajust. Pirms nav viņas ne jāsasprindzi, ne jāatbrīvo, nekas nav jādara fiziski ar ķermeni, vienkārši ar prātu jāsako līdzi. Sāksim tad ar labo plaukstu. Labās plaukstas īkšķis, rādītāja pirksts, vidējais pirksts, zeltnesis, mazais pirkstiņš, labās plaukstas locītava, labais apakšdāms, elkonis, plecs, labā paduse, labais viduklis, labais sāns, labā gūža, labais augšstilps, celis, apakšstilps, potīte, labās pēdas apakšējā daļa, labās pēdas īkšķis, 2., 3., 4. pirksts un mazais pirkstiņš, labās pēdas priekšpuse, pāriem uz kreiso pusi, kreisās plaukstas īkšķis, pirksts, vidējais pirksts, zeltnesis un mazais pirkstiņš, labās plaukstas locītava, apakšdāms, elkonis, augšdāms, plecs, labā paduse, labais sāns, vidukļa daļa, labais gurns, labais augšdāms, augšdāms jau bija, kreisā ceļa locītava, kreisais apakša stilps, kreisā locītava pēdas, kreisās pēdas apakšējā daļa, īkšķis, 1., 2., 3., 4., 5. pirksts, visi pēda pirksti kopā, kreisās pēdas priekšpuse, un tad sajūtiet visu labo roku kopā, kā vienu veselu, visu labo kāju kopā, kā vienu veselu, tad kreiso roku, kreiso kāju. Tad sajūtiet visu savu ķermeņa aizmugurējo līniju, to daļu, kas pieskarās pie zemes, kas guļ uz paklājiņa. Mēģiniet sajust visus tos punktus, ar kuriem jūs pieskaraties grīdē. Sajūtiet astes kaulu, muguras jostas daļu, krūšu daļu, sprandas daļu, pakausi, galvas virsu, labo ausi, kreiso ausi, pieri, labo uzaci, kreiso uzaci, labās acis plakstiņa un skropstas, kreisās acis plakstiņa un skropstas, degunu, labo vaigu, kreiso vaigu, augšlūpu, apakšlūpu zodu, kakla priekšpusi, sāņus, krūšu daļu, labo atslēgas kaulu, kreiso atslēgas kaulu, krūšu kaulu,
visu krūšu priekšpusi, vēderu, nabiņu. Un tad sajūtiet visu ķermeņa priekšpusi, visu ķermeņa aizmugurējo daļu, visu ķermeni kopā, kā vienotu veselu. Pavisam dziļa, lēna, mierīga ieelpa un dziļa, lēna, mierīga izelpa. Apzinieties savu ķermeni atkal šeit un tagad. Tad atgriežot ķermenī atpakaļ kustību, pakstinē pēdas, plaukst. Izapļojiet pēdas, plaukstus un tad ar labo roku pastiepieties uz augšu, izstiepiet ķermeni un sagriezieties uz labajiem sāniem, pielokot labo celi klāt, iztaisnojot kreiso kāju. Un atgriezieties atpakaļ sēdus. Uz brīdi vēl pieveriet acis. Sajūtiet ieelpu, izelpu. Ar abām plaukstām rokām pastiepieties uz augšu, izstiepieties pretī saulē. Un izelpā saulēciet plaukstus kopā pie sirds. Izelpā lēnām varam noliekties uz priekšu, pateikt paldies paši sev, savam ķermenim. Un domās pateikt paldies visiem klātsošaniem par būšanu šeit, par kopīgu praksi. Paldies, namastē. Paldies par to, ka bijāt šeit. Paldies. Paldies jums. Es ceru, ka es iekļāvos laikā. Un jā, tad ar dažiem no jums cerams tiksimies konferencē. Paldies un lai jums jauka diena.